11. novembra krastmāla šobrīd ir autošoseja, taču īsti pareizi no pilsētas attīstības viedokļa tā nav. Prātīgāk pirms 30 gadiem ir rīkojusies Vācu pilsēta Diseldorfa. Ziemeļrheins-Vestfālens federālās zemes galvaspilsēta ir Diseldorfa. 80. gadu beigās pilsētas attīstība sāk klibot. Tādēļ Diseldorfas rāte saprata, ka kaut kas ir jādara, un izlēma atbrīvot pilsētas vēsturisko centru no mašīnu satiksmes. Blakus Reinai būvēt tuneli. Darbs uzsāk 1990. gadā un pabeidz 5 gados. Tagad pilsētas piekraste ir brīva no mašīnām. Tagad te ir viss. Restorāni ar tūkstošiem cilvēku, kuģīši piestātes, viesnīcas, dzīve kūsā, pilsēta attīstās. Pilsētas uzplaukumam ir svarīgi ne tikai ērta satiksme, bet arī interesanti un aizraujoši magnēti turistiem un investoriem. Diseldorfai tāds ir. Šo ēku projektēja kanādiešu-amerikāņu arhitekts Franks Gērijs, un tās celtniecību pabeidz 1998. gadā. Kāds būtu Pīzas pilsēta Itālijā, ja tur nebūtu šķībais Pīzas tornis? Arī Diseldorfā ir netipiska arhitektūra, piemēram, šī biroja ēka ir spīdīga ar nepareizām un greizām formām, bet viņi interesanti. Rīgai ir nepieciešams savs jauns turismu un investīciju magnēts. Brīnišķīgi arhitektoniski izstrādāta ēka pašā pilsētas centrā no koka, uz kuras jumta varētu skanēt simfoniskais orķestrs un izpildīt Pētera Vaska un Erika Ešenvalda mūziku.